Mūsu sacensību galvenajam organizatoram, bet pašam tam, kurš organizē ir dāvā taustiņas, kas mums ir šodien Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uldis Mitrējs. Un viņš lūdzu teikt jums kādu labu vēlējumu. Esiet sveicināti sacensību dalībnieki! Esiet sveicināti sacensību dalībnieki! Esiet sveicināti šodien tie sportisti, kuri nav nobijušies no īpaši ziemotajiem laika apstākļiem šodien. Es pat teikšu vairāk. Šodien jūs noteikti esat tie, kam sports un kalnu slēpums ir kaut kas vairāk. Nebaidīšos teikt, ka sports jūs aizrauj. Tikai likums atcerīgs, ka tieši tādēļ mēs šodien esam Siguldā satikušies, lai ik katrā veiksmīgu startu, un, protams,
Sveiciens sacensību dalībniekiem! Jūs pilnīgi noteikti apzināties, ka jums ir dota tā vienreizējā iespēja piedalīties Latvijā, es droši varu teikt, prestižākajās slēpošanas, kalnu slēpošanas sacensībās, kuras nojaukā Siguldas kauss. 4. gadu desmitu priecē slēpošanas sporta entuziastus, aktīvos sportistus, tos, kas aktīvās sporta gaitas ir mazliet beiguši, dod iespēju sacensties pašiem ar sevi, ar laiku, ar draugiem, konkurentiem un viennozīmīgi vēl jums jauki pavadīt dienu, spraigā sacensību gaisotnē un atcerēties, šīs sacensības ir mūžīgas. Lai jums veicās! Paldies visiem dalībniekiem, un ar to es paziņoju, ka mūsu šīs dienas sacensības ir atklātās. Un lūdzu, tātad paši mazāki jau, lūdzu, pirmie palaidam pašus mazākos, paceļamies uz savu pirmo startu šīs dienas Siguldas kausā. Un lai visiem veicās, lai nav kritieni, un lai visi sasniedz finišu. Снимаешь Хроника. Pirmā dalībniece rezultātu 51-43, tātad tā ir pirmā dalībniece.